Mēs ar Nataļu dodamies uz Londonu. Fiktīvi. Instagramā. Patiesībā mēs absolūti visus kadrus, ko jūs redzējāt mūsu sociālajo tīklu vietnēs, un arī redzēsiet šajā video, mēs esam nofeikojuši, mēs esam aizņēmušies daudz fotokadrus no draugiem, mēs esam ēdušas brokastis Latvijā, mēs esam fotografējušies Latvijā, mēs esam apstrādājuši bildes ar Photoshopu un piedāvājam jums šo 6 no rīta un jāatzīst, ka Rīga ir pilnīgi tukša, izmirusi, bet riktīgi saulīte spīd, diena solās būt tiešām superīga. Nu, kur mums ir satikšanās vieta, no šejienes tad mēs arī kursēsim. Būsim tādas nelietas un atstāsim mašīnas šeit. Parasti man ir ļoti daudz mantas līdz šodien. Nekā, tu vienkārši met iekšā, tas jau bija. Telefons, maika, bikses un somiņa. Pats galvenais. Tas. Jā! Super, mēs gan esam ļoti raženas. Man ir aptuveni līdzīgas situācijas čemodānā. Tas arī viss. Uz Londončiku. Mēs novietojām mašīnu autostāvvietā un dodamies uz Londonu. Uz lidostu, jā. Un mums ir ļoti smagi čemodāni. Es nevaru pavilkt. Tā, mēs tagad ejam uz lidostu un mūsu ceļojums sākas. Es nezinu, es ļoti uztraucos. Es pirmo reizi Oliviju atstāju mājās uz 2 dienām ar Ļudasu. Kā ies, kā būs, es nezinu. Hashtag slikta māte brauc ceļot. Filmē mani. Lidostā. Agrs rīts. Mēs blandamies pa lidostu un meklējam vietas, kur bildēties un filmēties priekš Instagram. Kāda vieta? Ļoti labi. Pēc pusstundas mēs varēsim iet uz mūsu ceļu. Jā. Un mēs sēžam gaidam. Labāk ierasties ātrāk nekā vēlāk, vai ne? Protams. Kur reiz tu esi tur? Būsi tur. Londonā? Es nezinu. Kādu 10. Un kādu 10. noteikti. Man ir otrā. Nu, kas ne forši? Būs jauni piedzīvājumi. Es to aizvedīšu, parādīšu kaut ko interesantu, kurā neesmu bijusi. Es gribētu jākopēt. Bet šī tas acis gan tādas Tāda normāla. Tu gan labi sakrāsoji, labi izgulējies viņam iepriekš. Jā, izgulējos ļoti labi ar bērnu. Labi, nu ko gaidām? Tik daudz runāts pēdējā laikā par kritisko domāšanu. Kritisko domāšanu attiecībā uz viltus ziņām. Mēs gribam vērst uzmanību un ierosināt cilvēkiem kritiski domāt, ne tikai lasot ziņas, bet arī skatoties bildes. Un šajā gadījumā tas attiecās uz Instagram kontiem un vispār uz Instagram pasaules vidi. Un jā, mēs ar Nataļu dodamies uz Londonu. Mēs esam atpakaļ no Londonas. Bijām Londonā 10 minūtes. Man liekas, ka drusciņ vairāk. Bet mums patika, jā. Mēs dosimies vēl tur. Uz Big Ben nepaspējām aiziet. Jā, diemžēl. Jā, mēs esam lidostā, kā jūs redzat. Ko tik nevar izdarīt? Nu tā, man liekas, ka, kaut kā tā, man liekas, ka mums šeit izskatās diezgan, līdzīgi, un arī tā gaisma aizmugurē. Tā kā šitas mums varētu ļoti labi nostrādāt. Tā jau parasti, jā, uzreiz pirmā vieta, kur ienākt iekšā, tās ir noteikti smaržas. Ko tad tu ņemsi, ko? Klasika. Pasmaržošu. Bet es gribu nopirkt lētāk savas smaržas. Bet te nav. Tas ir kaut kāds jaunums.
Šī ir klasika. Tā, un tā mēs lidostā šobrīd atrodoties. Baudam kafiju. Un noteikti mums vajag kādu bildi. Labā. Jā. Un Natālija jau apzinīgi strādā. Mēs esam safilmējušas gandrīz pusi, jāatzīst, vai ne? Ejam ārā no Spicas. Šodien Spica mums kalpoja kā tāda mazā lidosta. Šī video ideja kaut kā ienāca prātā, noskatoties pāris video ziņas par to, kā kāds britu puisis nofeikoja savu mājas restorānu un TripAdvisor sarakstīja super duper atsauksmes un cilvēki skrēja un tiešām ticēja tam, kas tur bija sarakstīts. Tāpat arī viņam bija vēl izdevies prezentēt kā modes dizainers, reāli viņš bija vienkārši nekas, viņš bija iepircis džinses tirgu. Es ielikšu arī atsausti uz to video mūsu More Than Size kanālā, par ko iet runa. Bet tas lika aizdomāties par to, cik daudz nereāli fakti tiek iepludināti Instagramā vai internetā, un cik tiešām cilvēkiem ir jāpieslēdz un jābūt ļoti kritiski domājošiem. Mūsu gadījumā mēs gribam aicināt cilvēkus tiešām domāt līdz tam, ko viņi redz, analizēt viņiem doto informāciju, arī un neticēt visam tam, ko viņi redz, un tiešām domāt kritiski. Un tas ir tas mūsu tāds virsuzdevums. Nu, redzēsim, ņemiet par labu, skatīsimies, kā tas mums izdevās. Nu, nebūs. Tātad, es esmu piezvanījis Nikam. Un es ar tevi gribu sarunāt vienu baigošu tēli. Es kopā ar Natāļu veidojam nelielu sociālo eksperimentu, jeb mēs nofeikosim savā Instagram kontā ceļojumu uz Londonu. Un, lai tas būtu daudz maz ticami pēc storijiem, mums vajag šāds tāds bildes, kur tu vari mums palīdzēt. Respektīvi, neviena no mums netaisās braukt uz Londonu ne rīt, ne aizparīt. Bet mums vajag to sajūtu, kad mēs tā kā braucam. Līdz ar to mums vajag kādu kadru lidmašīnā, kaut ko pat to smuko lodziņu ārā, kādu mākonīti, varbūt kādu kadru ar lidmašīnas izskatu kā tādu. Un noteikti, man liekas, vajadzētu arī kadru, kurš būtu tad, kad tu stāvi rindā. Nu, kad var redzēt, kad mēs lidojam uz Londonu. Zin kā, tā kā ir rinda un cilvēki stāv un tur tā, nu kaut ko tādu. Man vismaz nebūs jāpieko, jo man no rīta arī pa īstenībā ir jālido uz Londonu, tā kā Jā. varu mierīgi visu iefiltrēties, pat neiefiltrējoties un sapilmēt visu, ko Ideāli. Natāļa, ko tad tu meklē? Es meklēju tādu skaistu grāmatu, ko es varētu mammai izdāvināt. Man liekas, ka tā ir perfekta dāvana no Anglijas. Tā, jums tagad liekas, ka es esmu grāmatnīcā, un mēs braucam uz Tower Bridge, bet īstenībā mani palaida uz veikalu, un es dodos iepirkties. Jāņa Rozes grāmatnīca. Ko tad Indra šeit ir atradusi? Grāmatas angļu valodā? Ne tikai, bet arī par modiem, tas viss kaut kas, kas varētu interesēt par stilu un baudīt pozitīvi. Ļoti labi. Tā izskatās angļu grāmatu veikali. Skaties, ko es atradu angļu grāmatnīcā. Džeimijs Olivers. Vienīgais latviešu valodā. Ups! Un tad nākošais mūsu viens no izaicinājumiem ir noteikti atrasties Angļu ielās. Reku Indra iet Londonas ielās.
Tev cilvēki atpazina, griezās, skatījās uz tevi. Jā. Londonā var iedomāties. Vai ne? Vai izkāpām ārā no lidmašīnas un kaut ko pēc, ko mēs satikām. Londonas ielās. Aizgājas, bet oi, ot kā viņi tur ņemās, jā. Mēs gaidām ekskursiju. Jā, brauksim gar Bekingemas pili. Māk izrunāt. Bekingemas pili. Ne viss tas, ko tu redzi Instagramā, atbilst patiesībai. Skaidrs ir tas, ka ir daudz runāts par filtriem, daudz runāts par photoshopiem, daudz runāts par neīstām bildēm, neīstām vietām. Protams, Latvijas kontekstā tie varbūt arī ir nomainīti somām brendu nosaukumi, neapmeklēti pasākumu bildes vai vēl kaut kādas šādas tādas nianses vai viltus sadarbības, tad pasaules kontekstā tie varbūt pat arī ceļojumi. Es saprotu, ka iespējams kādam liksies, ka tas ir kaut kas šausmīgs un kā mēs tā varējām izdarīt. Godīgi sakot, šo visu filmējot, viss bija ļoti tā forši un ātri un jādara un baigi forši, bet tad, kad mums bija jāsāk postot šo te Instagramā un jāsaņem šie te komentāri līdz pat tādām niansēm atsūtiet lūdzu grāmatas, kuras jūs esat iegājuši, tad es saprotu, ka tu reāli melo. Melojām mēs patiešām praktiski par to, ka mēs esam. Tur tiesa gan bildes mums ir īstas, tās mēs neesam zaguši, bet esam kādu no bildēm aizņēmušies no draugiem, bet mums esam pilnīgi pārliecināts, ka arī bildes var nozagt. Un no Instagram bildes zog, un šīs bildes zog un izmanto pat reklāmās, un ir bijuši arī precedenti. Kā es esmu Londonā patiesībā, es esmu šeit. Indra, tu Londonā neesi, ko tu te? Māne, viss. Что делаешь? Что я делаю? Es tagad iegublēju Londonas kafūžas, ļoti tādas cozy kafēs, kā saucamās, nezinu kā latviski, bet es iegublēju tagad, es atradu bildes, un tagad Google Maps taisu screenshotus, un pēc tam likšu Insta storijā, it kā es esmu uz ielas. Jūs saprotat. Tā, un rakstam. Tadā! Atrod. Reku mans cilvēciņš. Un iemetam kaut kur šeit. Man liekas, šis ir vienkārši perfekti. Un reku man būs bildē. Labrīt, un mēs esam pirmajās brokastīs. Tās ir manas pirmās angļu brokastis, un, diemžēl, tās notiek Rīgā. Garšīgi pēdām. Rīgā. Rīgā. Angļu brokastis. So evil! Nu, kā tad bez telefona būdas? Ilgi meklēju, un man liekas, ka šis Notvest ir ļoti labs. Šo te jūs redzēsiet Instagramā. Nē, ir reizes, ka tu vari kaut kādus nosacīti baltos melus vai noklusējot kaut ko nepateikt, bet šajā gadījumā mēs tā klaji rīktīgi stāstījām un rādījām to, kas patiesība nav. Man personīgi tā pēcgaršā ir tāda, ka es ceru, ka cilvēki sapratīs, kāpēc mēs to darījām un kāds ir mūsu tā doma un kāda vispār ir tā pamat doma, ko mēs šajā video gribējām pierādīt, parādīt un, tā kā varat teikt, aizklauvēties. Kamēr taisīju bildi, izlēju dārgo mushroom tea. Nezinu, ko tagad darīt.
Nu, padzersim tā. Braucam mājās. Brauc uz Rīgu no Londonas. Pasveidzini Ļudusu. Nopirk šokolādi. Šokolādi? Nu jā. Kas? Pastkartes? Tās aizsūtīšu, bet redzēsiet Instagramā. Jā, labi, davai, čau. Čau! Kamēr mans Instagrams kliedz par to, ka es esmu Londonā, īstenībā mana ikdiena turpinās ar parastām lietām. Un, godīgi sakot, man paliek kauns, jo es neesmu no cilvēkiem, kuri melo. Un sanāk tā, ka mani draugi, radi, followeri raksta man kaut kādas labas novēlējumus, foršu ceļojumu un tā tālāk. Un sanāk tā, ka es meloju. Es nezinu, kas būs pēc tam. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka tas ir tāds sociālais eksperiments, ka tas ir tāds joks, uztveriet to kā joku, ka mēs gribam, lai jūs ieslēdzat savu kritisko domāšanu. Un nevajag ticēt visu, ko jūs redzat. Mūsu eksperiments ir noslēdzies. 3 stundu laikā mēs esam pabijuši Londonā, mēs esam dzērušas kafiju Londonā, mēs esam ēdušas brokastis, mēs esam pastaigājušās gar tiltiem, pat tiltiem un apmeklējuši arī pat muzeju. Ko mēs ar to visu gribējām teikt? Nedzīvojiet fake dzīvi. Ne viss, ko jūs redzat Instagramā, reizēm atbilst patiesībai. Nevajag tiekties uz lietām, kuras nav sasniedzamas. Esiet personības, nekopējiet cita uzvedību, cita Instagram, cita kaut kādas dārgās bildes, kuras jums liekas krutās. Nav jākaunās par to, kas tu esi, kā tu dzīvo, cik laimīgs tu esi un ka tev ir klusa sava dzīve. Un ne viss, ko tu redzi, ir patiesība. Mēs pierādījām, ka 3 stundu laikā var nofeikot absolūti visu. Ieslēdziet savu kritisko domāšanu, domājiet, kam jūs sekojiet un necenšieties atdarināt viņu dzīvi, kura iespējams pat nav reāla. Esiet jūs paši, neaizraujieties ar photoshopētām bildēm, ar neīstām mašīnām, Neīstām sadarbībām, neīstiem kafijas apmeklējumiem un vispār esiet vienkārši superīgi tādi, kādi jūs esat, jo jūs esat vislabākie un visforšākie savas dzīves noteicēji. Tieši tā.